Es Dievam ticu jau kopš agras bērnības, un tā īsti apšaubījusi viņa esību es neesmu līdz ar to. Bet tāda apzināta pievēršanās, protams, sākās tajā brīdī, kad es pirmo reizi nokļuvu Ģertrūdē. Es dzirdēju tādus dievkalpojumus, kuri runāja uz manu sirdi, un loģisks turpinājums bija arī alfa kurs, kur es arī veiksmīgi izgāju, un es sāku aktīvi kalpot pašā draudzē. Bet bija tā, ka neskatoties uz to, ka es biju kristīta un arī pēc tam iesvētīta, manī bija dažas tādas lietas, ar kurām es netiku galā, kuras es sev pārmetu un par kurām es jutos dziļi nelaimīga. No ārpuses bija tas priecīgais, jaukais cilvēks, un par ko visi vienmēr bija tāds sajūta, priecājās ieraugot un jauki pavadīt laiku, bet ļoti bieži es iekšēji jutos tāds kuģa vraks, kā to mēdz sacīt. Un tas viss saistījās ar to, ka bija šīs dažas lietas, kuras es nevarēju sev piedot, kuras man likās, ka ir Dieva necienīgas. Un neskatoties uz to, ka es aktīvi viņam kalpoju, man visu laiku bija tā sajūta, ka man ir jānopelna Dieva žēlstība. Un tad es pieteicos Ģertrūdes pirmajās rekolekcijās, kas notika Bruknā. Tas bija kaut kas pilnīgi jauns, gan mums, gan arī pašai Ģertrūdei un arī mūsu mācītājiem. Toreiz nebija nekādas tādas ignācija, vingrinājumu veikšanas vai kaut kā tam līdzīgi. Toreiz bija klusēšana, patiešām klusēšana un mēģināšana atbrīvoties no tām domām, kas mūs dienā maļās pa galvu, kas mums ļauj aizbēgt pašiem no sevis. Un tad jau vienā no tām dienām es aizdzīvojos līdz savām dziļākajām sāpēm un pārmetumiem, un es sapratu, ka es esmu pilnīgi tā kā tur lejā, un mācītājs Krists, kas bija kas vadīja tā kā garīgi cauri šim klusumam, viņš teica, ka ir jāiet uz grēksūdzi, un par grēksūdzēm es pirms tam biju dzirdējusi gan no mācītājiem. Man likās, ka jāpietiek ar to, ka tas notiek baznīcā visiem kopā. Tad pēc tam kādā laikā es domāju, ka man varbūt vajadzētu atrast kādu mācītāju, kurš mani nepazīst. Tad es arī apsvēru domas, ka es varētu braukt un sūdzēt tos grēkus kaut kur ārzemēs, jo gal galā jau kāda daļa mācītājiem kādā valodā es sūdzu tos grēkus, viņam būtu man jāpiedod. Bet tajā brīdī tur Bruknā, savā zemākajā punktā, man pēkšņi bija jāiet pie mācītāja Rinaldi, kas tajā reizē pieņēma grēksūdzes, un jāsūdz viņam. Tas bija šausmīgi, protams, jo man likās, ka lielāks kauns man dzīvē nav bijis, un es nezināju, kā es to izdarīšu. Bet es to izdarīju, un noteikti bez Dieva es to nebūtu varējis izdarīt. Un nebija tā, ka es pēc tam justos tā kā momentā atbrīvota un tik atkal eju dienā. Es jutos joprojām diezgan traģiski. Es atceros, ka es vienkārši gulēju gultā un raudāju. Bet tad pienāca nākamā diena, un tas bija tāds gaišs pavasaris. Putni atgriezās mājās, tur visas pļavas čumēja un muģēja no dzīvības, kas modās. Un es atceros, ka es nonācu šādā meža pļavas ielokā. Par mani vienkārši lidoja kāšu simti. Bija zilas debesis, spīdēja saule, un es sajutos tik uzmanības centrā, un
es biju Dieva uzmanības centrā. Es biju pilnībā apžēlota, un manī ieplūda tāds atvieglojums, prieks, miers. Man liekas, es pilnīgi tā kā atgriezos, attapos, tā kā atmodos. Un es atceros, ka es ejot atpakaļ jau tur pie Bruknes muižas, ir tāda skulptūra, ne skulptūra, bet strūklaka. Es nezinu, vai viņi vēl joprojām tur ir, bet visas tās dienas, tā strūklaka nedarbojās. Un tajā brīdī, kad es esmu piedzīvoju šo absolūto Dieva mīlestību, es redzu, ka tur lejās ūdens šajā strūklakā. Un tas bija tā kā vēl viens apliecinājums par tiem dzīvības ūdeņiem. Un tas turpinājums bija vienkārši fantastisks. Es tiešām, man liekas, es tur lēkādam staigāju pa to Bruknu beigās. Es smējos, un beidzot es smējos pa īstam. Un tad bija tāda sajūta, ka mana āriene, ko cilvēki pazina, beidzot ir, ka tā ir pilnīgi atbilstoša tai manai iekšēnai. Jā, tas bija fantastiski, un tas bija tiešām milzīgs piedzīvojums un pārdzīvojums. Un apliecinājums tam, ka Dievs paņem prom mūsu nastas. Un ko es esmu sapratusi par šo laiku, ka ir ļoti svarīgi nepaņemt tās nastas atpakaļ. Nemēģināt pārbaudīt, vai šīs nastas tiešām Dievs ir paņēmis projām. Jo viņš to ir izdarījis. Un tā kā viss gods, slava un pateicība mūsu fantastiskajam Dievam Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Āmen. Mīļais debesu Tēti, Kungs Kristu, mīļotais Svētais Gars, paldies par tavu mīlestību. Paldies par visu, ko ļauj man piedzīvot, un par brīvību, kurā drīkstu būt tas, kas esmu. Paldies, ka pat tad, kad kļūdos savās izvēlēs un rīcībā, arī tad tu no manis neatsakies. Jēzu, paldies par svēto garu, kuru esi man dāvinājis kā aizstāvi un sargu. Paldies tev, Svētais Gars, par tavu pacietību, par tavu kluso pazemību, gaidot manu padošanos Kungam. Paldies, ka gaidi manu atgriešanos, gaidi to brīdi, kurā spēšu atpazīt savu grēku un izvēlēties nolikt to pie Kristus krusta. Paldies, ka tu gaidi, kad kāpšu pāri saviem kauna sliekšņiem, kas mani no tevis nošķir. Un paldies, ka steidzies dāvināt patiesu atgriešanās prieku, Kungs. Paldies, ka var uzticēties, ka tu saudzēsi manu sirdi, kad tā būs visievainojamākā. Ka nenodosi, nepazemosi, ka neatstāsi, ka nenovērsīsies, Kungs. Paldies, ka varu būt droši, ka vedīsi mani tālāk un samīļosi, kad tas būs visvairāk vajadzīgs. Lūdzu tevi, Svētais Gars, uzdāvini žēlastību katram tevis mīļotajam, piedzīvot patiesu grēku atziņas svētību, Kungs. Katram, kurš šobrīd klausās un lūdz, uzdāvini drosmi atpazīt savas vainas tavā priekšā un svētī ar drosmi tās nosaukt vārdā, iznest gaismā, atraisīt no sevis. Izved brīvībā katru, kurš tevi meklē un ilgojas būt atbrīvots. Svētī, ieelpot tavu gara brīvību, ieelpot dzīvību, ieraudzīt pasauli Dieva radītās krāsās, Dieva radītās smaržās, garšās, skaņā, pieskārienos. Svētī, Kungs, mīlēt tevi tā, kā tu pirmais esi mīlējis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā
visu varenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Āmen. Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balsziņā savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv.